Zinātnieku nakts pasākums ir Eiropas komisijas finansēts un atbalstīts pasākums, ko īsteno Rēzeknes augstskola sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju. Un šī pasākuma galvenais mērķis ir parādīt zinātni cilvēkiem saprotamā veidā. Gan maziem bērniem, gan jauniešiem, gan vidusskolēniem, gan vecāku gada gājumu cilvēki ir aicināti piedalīties šajā pasākumā, lai ieraudzītu, ar ko tad zinātne ir noderīga katram no mums. Mēs jau esam pamanījuši, ka šeit ir cilvēki ne tikai no Rēzeknes, bet arī no Brēļiem, no Ludzas, no Krāslavas, tā ka mums noteikti tas priecē. Ir vidusskolēni, kas mērojuši arī ceļu no attālākām vietām, bet ir ļoti daudz Rēzeknes tieši vidusskolu jauniešu. Es tikai biju redzējis tikai robotus un minimālo lāzeru šovu ar karaoke. Īstenībā man ļoti iepatikās. Labi, ne ļoti iepatikās. Vienkārši iepatikās roboti. Robotu mehānismi un arī tā izgriešanas sistēma. Šis ir otrais gads, kad šeit es esmu. Un, man liekas, ir interesanti uzzināt šāda veida daudzas jaunas lietas. Piemēram, šeit ļoti interesanti bija tāda lekcija, kā būtu bijis, ja vēsture kā būtu iegrosies. Viegli aizdomāties par tādām lietām, ko īstenībā citreiz pat neiedomātos. Šobrīd redzam, ka cilvēki tiešām interesējas par tādām lietām, ko ikdienā varbūt nav tik daudz zināšanu.